Un tagad pavisam neliels ieskats ārkārtīgi lētā, pašbūvētā kempera dušā. Ja mēs uzkarsējam apmēram šādu daudzumu ūdens, kas varētu būt apmēram vairāk kā 5 litri. Nu, mums pirmsākumā ir bijuši šādi 25 litri kanna ar ūdeni, kas ir glabājies kemperī. Tad uzvārot tādu, mēs kopā dabūsim, tad pamērīsim cik grādus. Mēs dabūsim cik grādus ūdeni, un mēs varam normāli iet dušā, tā. Un cik mums rāda? Tā, 34 grādi, ideāli duša. Nu ko, duša pavisam absolūti vienkārši. Ja, viņi izmaksāja, man visu piegāja kaut kā 14 eiro. Un tūlīt izmēģināsim, kā viņi strādā. Tad pieslēdzam pie tiem pašiem piepīpētā pie 12 voltiem. Nu, dušiņa palika mazu bērnu basēniņu apakšā, lai gadījumā, ja mēs kaut kur stāvam, nu, kur nevajadzētu liet zemē ūdeni, tad. Nu, superīgi mēs varam dušoties, mazgāties. Ja. Normālā siltā ūdenī un noskaloties sevi, ka kaut kur esam valstīs, kur sāļa jūri. Tā kā šitas ir ūdens drošs, ja, tādā ūdens drošās slēdzes, ko var ieslēgt, izslēgt šo te sūknīt un dušu. Nu tā kā, jā, tūlīt tieši izmēģināt, kā tas viss izskatās. Tad padošu ziņu, kā tad es beigās nodušojos. Varu ziņot, nodušojos superīgi. Jā, 3-4 grādu ūdens man bija. Nu, redziet, es normāli nomazgājos ar visu šampūnu, tik daudz ūdens man iztērējās. Nu, varbūt 6-7 litri, jā. Tā kā, nu, 2 cilvēki mierīgi ar tādu ūdens daudzumu. Un tad bērnu basēniņā man palika drusku ūdens. Un to var izliet tā nemanāmi no citiem. Komplektā nāk vēl līdz arī šitāds te dubultais āķīts, ka tu var kaut kur pakarināt tai dušai. Un tāds ar piesūcekni, kur var tev dušas klausuli kā iestiprināt. Nu, man te viņi šī pusē neiznāk, bet jā, droši vien pie automašīnas stikla vai kaut kur ārpusē jau var. Tā kā, nu, ļoti labs un lēts un, nu, es neteikšu kaut baigārtais variants, bet lēts un izdarāms kemperī. Tā kā varēsim vidusjūras ūdeni noskalot.